Podkāsta 45. epizode būs līdz šim pati dūlākā, ko esi dzirdējis. Pie manis uz sarunu Pauls Švedrēvits, izcils un aizraujošs piedzīvojumu ceļotājs. Runājām par viņu nāves briesmām ceļojot Āfrikā, par to, kāpēc jāēd kaķu smadzenes, kā ir izslimot malāriju un par to, kā atrast pievienoto vērtību ceļojot, lai tas tikai nebūtu atkal kārtējais stripiņš. Tā kā klausies sarunu, šī būs fantastiska pieredze. Šo podkāstu atbalsta Explorit. Ceļojumu plāni, kādus es vēl nebiju redzējis. Katrs plāns ir ļoti skaists un interesants, un tev piedāvā 16 vietas vai aktivitātes kādā no piedāvātiem galamērķiem. Ir gan Bālī, gan Taizemē, Filipīnas, Barcelona, Meksikā un daudz kur citu. Aizpildi doto uzdevumu. Es šādi te uzdevumiņi tur ir pie katra klāt. Un dalies ar to ar Instagram TikTok, redzēt, kā ar to tiek galā citi ceļotāji. Katrs ceļojuma plāns tev pastāst arī ko vairāk par tevis apmeklētājiem vietām. Ieteiks arī restorāns, kuros paēst, naktsmājas, un tas viss tikai par kafijas cenu. Iedomājies par kafijas cenu, un tev ceļojuma plāns šis te tik skaists un fantastisks ir gatavs. Un tu vari ceļot un izbaudīt kultūru un vidi, kurā tu esi. Fantastisks pieredze, un liekas, es pats esmu izmantojis arī un ir ļoti labstāk. Protams, kā ierasti, podkāstu atbalsta arī High Explorer ceļojuma aģentūra, kura atver pasauli plašāk un ved uz tādām vietām un piedzīvojumiem, par kuriem tu vienmēr esi sapņojis. Un ļoti iespējams tev pats sapņos nav rādījušies, jo par tādiem pat nezināju. High Explorer noteikti ir tie, kuri ļaus tev iepazīt unikāls galamērķis un doties vēl aizraujošākās ekspedīcijas. Un starp citu daļu no tām es pats arī vedīšu doties man līdzi. Bet tagad gan klausies man sarunu ar Paulu Švedrēvicu un neaizmirst piesakot kanālā, atzīmēju šo sarunu ar laiku un, protams, padalies. Čau, Pauls! Pirms sarunas klausies, tu man patās teici, nu jā, tu esi novazājies ar daudz kur pa pasauli, dažādās vietās, Dienvidamerika tev bija un Āfrikā es bijis arī, par ko parunāsim noteikti, bet tagad kaut kā tava ceļa aizved uz Jaunzēlandu. Es Jaunzēlandē, bet tu esi atbraucis, lai sevi pilnveidot, lai sevi attīstītu. Pilnīgi savādāks pagrieziena punkts. Kāpēc? Pastāst, kas notiekās? Čau, jā, spēcīgs jautājums. Tūlītās pa detaļām iziešu. Tad vieglāk ir sākt no sākuma. Pa lielam, kad es sāku ceļot, man nebija gandrīz nekā, tikai sapnis, nekāda ideja. Un kā es vienmēr teicu, un cilvēki prasīja, kāpēc tu dosies kaut kur, ko tu darīsi? Un es teicu, es nezinu, kur es došos, es nezinu, ko es darīšu, bet es izdomāšu pa ceļam. Un tad man visi tie minimālie ceļojumi sākās ar maziem stopēšanas piedzīvojumiem, gulēšanām uz ielas, tur gandrīz bez naudas. Un tad pēc tam tur pa slēdzieniem tas aizgāja uz Āfriku. Āfrikā arī bez naudas bija, un tad vienā momentā pienāk tāds, ka es sapratu, ka man vajag finansējumu. Un tad es sāku meklēt kaut kādus darbus tam līdzīgi, un tā visu laiku pa līmeņiem es attīstījos. Un tad pēc Dienvidamerikas atbraucu, man bija tāds, forši ir strādāt, iztērēt naudu, bet gribās, lai kaut kas paliek arī, vai negribās to dzīvi, gribētos kaut kādu māju dzīves laikā nopirkt, vai ko savādāk kā pusbomzī visu laiku dzīvot. Nu, ir forši, vai ne visas tās pieredzes tam līdzīgi, bet nekāds segums pašam nav dzīvē. Un tad es izdomāju, ka nākamais ceļojums vajag būt ar kaut kādu peļņu vai kaut kādu domu vai ko. Un es ilgi domāju un lauzu savu smadzeni. Un tad es uzdevu sev tādu jautājumu, tā kā, ja man nebūtu nenozīmīgi no naudas vai situācijas, ja izvēlās viena profesija dzīvo, viena lieta, kurai es gribētu tiekties. Un man uznāca atbilde bija skydivings. Izpletnlēkšana, un tad vienkārši kaut kā salikās lietas kopā, ka es teiktu, es pat īsti nedomāju, ka es bieži saku, es dzīvoju kā Forrests Gumps, ka vienkārši uz haļavu maucu taisni, kaut kas sajiet. Somijā strādāju, un čovaks saka, var pieteikties tā kā working holiday vīzei, un es tāds domāju, laiks labs, tur ar izpletnlēkšanu varētu nodarboties, blablabla. Pieteicos, skatos biļeti, un biļeti arī
gāju caur Dubaju, Indiju un Taizemi. Un es domāju, ne jau 30 stundas atsēdēšu, uztaisīšu lielu piedzīvojumu, un tad gala mērķī atkal var strādāt, vai ne, naudu iekrāt kaut ko tādu. Un tad, jā, es izceļojos pa turienu pāris dienas Dubajā, tad pa Indiju nedēļu, un Taizemē, aizbraucu uz Taizemi, nevis iestrēgu tur, bet es tik ļoti vairs negribēju uz Jaunzēlandi. Aiztupēju līdz ziemeļiem, atstupēju atpakaļ, un es somiņā ar longboardu maucu līdz Malaizijai, beigās aizmaucu no Malaizijas uz Singapūru, un tad es pēc tam turpināšu tālāk, es atšakarējos ar lidojumiem, atapos Balī, paliku mēnesi Balī un nonācu Jaunzēlandē. Un tagad es te esmu vairāk kā gadu, dzīve diezgan labi piespēlēja, un es uzliku to pašmērķi arī, ka, viens ir mērķis, tā kā parasts darbs, profesija, ka es saku skydivings, bet ir jau augstāks mērķis, kas ir vienkārši finansiāli tā kā attīstīties, tur saguldīt naudu un uztaisīt kaut kādu bāzīti, lai varētu dzīvot tā, kā gribās un baigi neuztraukties. Un es tā kā sev apsolīju, ka es īsti nevaru pamest Jaunzēlandi, līdz neizfīčoju kaut ko, vismaz kaut kādus mazākos ienākumus, kaut vai piģisārs mēnesī vai ne kaut ko pasīvu. Un tad es visu gadu esmu pa lielam plus, mīnus, off and on, kaut ko tur lasos, buros un satiekos ar cilvēkiem un mēģinu sevi attīstīt, tā kā cik tālu es varu aiziet vai ko es varu sasniegt, kaut kā tā. Vēl lielam. Jā. Es tev ļoti labi saprotu, jo, redz, man ļoti līdzīga situācija arī bijusi. Es arī, kad sāku ceļot, tieši arī bija kaut kāds plāns, gribās redzēt pasauli, gribās iespaidas, un tā tu liedz apkārt, un ceļo, un baudi, un tusiņš, un viss ir skaisti, viss ir forši, bet tā dziļā vērtība tev visam nebija. Un ja tagad es skatos atpakaļ uz tiem pirmajiem gadiem, jau tagad 15-20 gadu atpakaļ, viena lieta, ko es patiešām nožēloju, ka tanī laikā es neizfīčoju, ko darīt. Kā radīt tos stabilos ienākumus, varbūt izveidot kaut kādu savu biznesu vai kaut ko, jo laiks jau ir dafīgi, tanī laikā. Tev ir laiks, tev ir enerģija, tev viss. Man šobrīd ir ģimene un bērni, un tu saproti, ka ir daudzreiz grūtāk to visu pēkšņi izdarīt. Un tā, tāpēc ļoti labi saprotu, teiksim, tas skaidrības, ko tu pats esi teicis, tā ir baigi labā fīča. Tas tagad Jaunzēlandē iemācies sadari, dabūs certifikāts, viss pārējais, ceļo pa visu pasauli, dari, kur to gribi. Ir riktīgi vecīgi tas izskaists. Vai ne? Bet tas arī, tas skaisti, tā kā sākumā jau vispār tur putas galvā, vai ne, ceļot, gribi vienalga, kas, ko, kā notiks. Bet vismaz galvenais, ka mēs to darām, galvenais, ka tas jau tas pirmais solis ir attīstīties, vai ne? Kā es vienmēr saku, pēc katra ceļojuma man vajag apsēsties kādu nedēļu rutīnā, padzīvot un pārdomāt, ko es darīju nepareizi, ko es darīju labi tur, un kā es varu tā kā improvot sevi, vai ne, kā var būt labāk, kas visu laikā kā chapters, katrs piedzīvums kā nākamais chapters, un tev jāmācās no visām tām kļūdām un pieredzēm. Un, jā, protams, visiem vienmēr tāds, ja es ātrāk būtu to zinājis, vai ne, kur tad būtu tagad. Bet, man liekas, tā dzīves... Ceļošana tā ir baigais uzdevums, kas nav tik vienkārši, kā visi iedomāja. Visi domā, es tik ceļoju un viss, bet ja tu gribi ilgtermiņā un daudz ceļot, ir sarežģīti. Ir lietas, kas ir jāiemācās. Visi lielie ceļotāji, visi, kas ir kādreiz iebērsušies ar kaut kādiem sūdiem. Ir, es nezinu, ir daudz lietas, kas ir izdarītas, pilnīgas muļķības, un saprot vēlāk, kas sēdi pārdomas, kāpēc es to darīju, vai tas bija vajadzīgs, pieredzes punkti nebija, un tad tur izēja visādiem sūdiem cauri. Tev taču tādi arī bijuši, ne? Man visādi. Cik kā man ļoti patīk teikt, ka dzīve tev met visādas problēmas, visas tās grūtības, un tas ir vienkārši pārbaudījums tev un mācība, kas tev ir jāiegūst, lai kļūtu par labāku cilvēku. Un kamēr tu nedabūsi no tām sliktajām pieredzēm, sliktajiem cilvēkiem, kas satiec kaut kādu pieredzi vai kopsavilkumu, tādas lietas atkārtosies, līdz tu saņemsi savu mācību. Tas, kā es cenšos skatīties to, jā. Nav jau slikta pieredze, ir pieredze. Kā es arī vienmēr saku,
sliktākie ceļojuma atgadījumi veido labākos stāstus. Neviens jau tur baigi nestāst, ka viņš tur čiloja, tur pludmulē vai ko, vai ne, bet tā, ka kaut kas hujovs notiek, tad tur visi uzreiz brauc mājās un enerģiju stāsta, kā tur bija un visiem tāds, wow. Kurš dzirdēja to skaisto stāstus par to, kā es nedēļu nodzīvoju all-inclusive resortā Turcijā. Wow, tik krūti tur bija. Margarita dzēra. Jā. Bet redz, tie stāsti, kur ir baigais iebežģis, kur ir tā, ka tu saproti, ka ir gals, ir cauri, ir sūdi, ir tā, ka tu nesaproti, par kā tiek tārā. No tie ir tie, kas tev maini, kas tev iedod pa pakaļ, kas tev stiprini, kas tev iedod motivāciju, nu, kas rada šos stāstus, ar ko arī dalīties citiem, kas man liekas tik svarīgi. Jā. Viennozīmīgi. Kas tev pašam ir bijuši tādi, nu, tu pirms tam pateici, sliktākais ceļojums ir tas, ko labāk atceries. Kas tev ir sliktākais ceļojums, tad bija šī reitinga? Nu, tā kā sliktākais ceļojums, sliktākā pieredze viennozīmīgi, jā, esmu redzējis lietas. Viennozīmīgi. Dienvidamerikā bija viens incidents, un Āfrikā bija mans tas grandiozākais stāsts. Viņš pat, man liekas, ziņā, tā kā, Apollo vienreiz bija iedrukāts iekšā par šito, kad es jā, un tūlīt es vairs saņemšos. Es, kad uz Āfriku maucu, pēc arī tur bija armija bija pametis, tam līdzīgi sāku ceļot, satikos ar domu stopēt uz Spāniju vai kur bezizējā, vienkārši dzīves krustcelēs, tikko izšķīries, sirds salauzta, vai ne? Un pa ceļā man čoms sakonektēja ar Nilu, a.k.a. Alternative Traveler, jā. Jā, un tad mēs maucām cauri Āfrikai, un kur mēs bijām nonākuši, pa lielam, tā lielais apjoms bija, mēs sagaidām sliktu laiku, un lēnām dodamies vairāk uz dienvidiem. Tā mēs no Vācijas devāmies uz Franciju, Spānija, tad Maroka, Mauritānija, Senegāla, Gambija, Gine-Bizau, Gineja, Sierra Leone, Liberija un Kodivāra. Un Kodivārā mani sagaidīja Covids, bet pāris valstis atpakaļ bija tā Gineja. Un tur tas stāsts sākās. Uz robežas ieraugam tur 70-gadīgs sirms čoks sēž, un viņš ir bijis advokāts. Arī tur šķīries bērni ir visi dzīvē izdarījis, tagad grib tikai baudīt un ceļot. Bet viņi nelaiž iekšā, jo acīm redzot ir protesti valstī, un tā kā tev vajag vai nu gīdu, vai nu transportu, ko mēs tur sakonektējamies, davai braucam kopā. Mēs trietā tur busā maucam, un pie tuvākajās pilsētas vietējie visi saka, labāk, nevajag tu 2-3 dienas pasēžēt te. Un tad mēs ar to advokātu kaut kādu viņšiku ierāvām, un man kā normālam latvietam āķi vulpā ierāva. Un karači, es atceros vēl nakti čomka, un es jau tik ļoti jau biju integrējies tajā sabiedrībā, man reāli vienalga bija, vai ne, kas, ko, kā notiek, un es izdomāju naktas vidū tur bez nekādas naudas, bez neko stopēt un meklēt kaut kādu barčiku, kur var atrast kaut kādu konekšanu vai ko. Un vēl visi tur franciski runā. Es pat nezinu, kas man galvā darījās tajā momentā, bet man vienkārši tāds instinkts tur aizmauc, un tad mēs kaut ko tur dzeram malu ar vietējiem, ko runājam. Nu, cik nu runājam, viņi franciski kaut ko murmulē, es tur, jā, tavai maucam, ko. Un pēkšņi moči atbrauc kaut kā, un viņi vienkārši tik ātri man tā kā uzsēd blakus vecenei vai ko, atbrauc uz manu hoteli. Es pat nezinu, kā es tā kā paļāvos pilnībā pa straumi tur maucu. Un tad pēkšņi tur kaut ko tur izrādās, ka tā bija prostitūte vai ko vai ne. Tad viņi tur, davai, tev pa viņu būs jāmaksā, ko es tad savu veči, nē. Tā kā davai atšķījās no manis un bla bla bla. Tad visa branža sabrauca un man spiež naudu ārā. Un es saku, man nekā nav. Un mēs tur pusotru stundu vai ko tur maucām. Un es
pat neatceros pāris vārdus iemācījies, bija franciski, un tad es saku, nav, veči, nav, un viņi saka, ok, we come tomorrow. Un tajā mirklī es tādu pohuju uzmetu, tāds pie dirsas, ko viņi man izdarīs, vai ne, ķipa es liels dūzes, visko. Un tad tieši savēji manējie sadzirdēja, tā kā tas vecais un Nils, un viņi no rīta man pamūd, mums jāpēc prom, visi tirsā būs, tā kā mēs iekāpam busā, maucam tālāk. Un tad vienkārši tās barikādas, tur bija dēļ protestiem uzceltas pa ceļu un vēl turpinājās. Tad mums kaut kāda naudu tur prasīja, lai atpirktos, bet atpirkāmies barikādu pēc barikādas, un tad mēs nonākam pilsētā, kas ir saukta Labē, un tur redzam kaut kas deg priekšā, un tad ir tāds, tur laikam nevajadzētu brauc pa labi, kaut ko mēģinam atrast, kur noparkoties vakarsnāk. Un tad mēs apstājamies, ko tur Nils prasa, kaut ko, kur mums vajadzētu braukt, kur doties. Un vienīgi atbildi, kur tur kaut kāds sīviet, jums te vispār nevajadzētu būt. Un es atveru tur 10 sekundes pagāja vai kas, un mums vienkārši automātā skrēja pakaļ kaut kādi tur 15 līdz 30 maks cilvēki, ielenca milzīgu akmeni priekšā riepai piebāza, un meita akmeņus tur ar tiem, man bija visi latviešu valodu saka, klibot, viņš ar kokiem daudzīju mašīnu, un maza sprauga bija vaļā priekšā logam, un viņi tur rokas bāzi iekšā, tā kā kaut kādā zombiju apokalipsē. Es sēžu aizmugurē, mums logi nebija, un automātā es atceros 3 čoki atver durvis no atpakaļ, es gribēju visu noteikti nozagt no mums, un man instinkts teica lec, jo mums izkrita tur ģitāra un mana pase, kas bija somā. Es lecu pēc tās somas, un tajā momentā viņi atkāpās, un bija tāds, viņi nobijās, jo vienkārši negaidīja mani, un es biju pagūvu visu savākt, aizbūt, un es vēl tā kliedz, davai pīsam, ne? Un mēs kaut kā braucam, kaut kā maģiski mēs tam akmenim, kas bloķēja riepu, pārbraucām pāri, atgrūdām kaut kādas čokas, un tur stresā vienkārši tur aizbraucam, ko daram, es tāds pāris kilometrus atpakaļ, es redzēju militāro bāzi, aizbraucam tur, vismaz kaut kāda drošība būs, aizbraucam, un mēs nosēžam, tur kaut kā tur visi streso, ko tur tie tur atļāva pasēdēt, bet beigās tie militārieši mūs pašus atpisa, aizved mūs uz hotelu un saka, cik jūs gribat, lai mēs maksātu par savu drošību. Viņi vienkārši tupamos aizved apmēram uz to pašu rajonu, tur hotelī nosēdējām. Un mēs tur nedēļu nodzīvojam. Jā. Un tad vienkārši mēs tur sēdējām tik ilgi, līdz kaut kādi no Anglijas, kuriem radinieki šeit bija, viņam meita bija slima, un viņam vajadzēja Rošanas lidostu braukt. Kaut kā mums tur sakonaktēja vietējie, un tad mēs izdomājam agrā rīta stundā tieši pirms saulēkta izšmaukt protestiem caurlē tik no pilsētas ārā. Jo es atceros, tur bija tas stāsts, ka tieši tajā dienā, kad tie protesti notika, viņi rītīgi traki aizgāja, tur 3 cilvēkus nošāva, un viens no viņiem bija ambulances drivers, un viss tas pūlis bija pārdzērušies arī, un viņi ieraudzīja mūs kā baltos, un vienkārši gribēja appišķīt noteikti. Daudz nedodā man. Tad tāds stāsts bija. Tas ir viens no grandiozākajiem. Vēl, ko var piemetināt, bieži varēja redzēt taisno tiesu uz ielas tur, kā piemēram, kad Covid bija, man pīķis nebija, nekādas connections nebija, mēs būsu papisām uz robežas, jo mums tur ar dokumentiem nesagāja kas, ko kā, un Nils aizbrauc uz Latviju ar ideju, ka atjaunos pasi, un mēs tā kā to mērķi līdz Dienvidāfrikai sasniegsim un tam līdzīgi. 2 dienas pēc tam, ka viņš pazuda, Covid sākās. Un man bija tāds, kaut kāds kā budžets bija, vai nevienmēr tas. Tā mēs nolikām galvas kopā, izskaitījām degvielai, vīzām, un ģipa paipu un guļam vietu paši izdomāsim pa ceļam. 5 eiro dienā uz abiem bija, tas bija mūsu paika. Mums pat vienreiz bija 2 dienas, ka vietējie tā kā mēģināja visu laiku apist tevi, ka mēs visu laiku izlikāmies, ka mēs
tik ļoti sročni esam, ka mēs vienreiz vienu dienu ģitāru uz ielas nospēlējām. Un mēs kurš Āfrikā ģitāru uz ielas spēlējām. Mēs pēc dienas muzicēšanas nopirkām burkānu un sīpolu un rīsus. Man liekas, tas kā sagāja. Kaut kas tāds. Bet jā, par to atpakaļ par to taisno tiesu. Es dzīvoju tajā bārā, un tad es tur bieži redzēju kaut kādu vietējo huņu, kas viņiem tur notika. Un tur bija kaut kāds čovs, kas nopizdīja 2 dzērienus, kaut kādas enerģijas / vodka, kaut kāds primiks. Un tad kāds kaut ko pateica, tas zaglis. Tur kā 10 purni izspērās no bāra ārā un sāka viņu pizdīt, brutāli pizdīt. Tur bez nekādiem jautājumiem. Tur viens čoks vēl kaut kādu trūbu milzīgi atrod, atnāk, tur lauž viņam to trūbu pret kaklu. Un viņš tur, un viņu beigās tur gar ielas grāvi iemeta viņu tur iekšā. Un viņš vienkārši bezsamaņā tur guļ, tur kaut kādā tur, es nezinu, tur īstpistā pozā. Un tur vecenes vēl paņem kaut kādu savīzi, sadedzina vēl pa pircu viņam met. Un es vienkārši jau tāds skatos, ka tev veicinoši tā kā, ietiks, ne? Tīpa, kur ir limits? Un tad vēl menti atbrauca, savāca to čoku. Un es nezinu, kas ar viņu, ja iemet iekšā tur busā, viņi saka, beņā viņu attīstīt tāpatās. Jā, tā kaut kas tā viņi rīkojas te, jo nav nekāda baigā drošības sistēma. Jā, nē, tas ir taču tāds piedzīvojums, ko atcerēties visu mūžu, vai vēlreiz atkārtot, nezinu, vai ne, bet, reiz runājot par pieredzi, vai ne, punktī tur ir kārtīgi, bet, būtu jābrauc vēl tālāk, pēc šāda, iedomājies, tagad Nils būtu atbraucis atpakaļ, mašīnu sakārtot, jūs iekāpt mašīnā, braukt tālāk, bija motivācija vēl doties tālāk, vai tā saprat, ka bija kāds? Tur ir tā lieta, ka es biju tik ļoti motivēts tajā momentā, ka Covid sākās, man vēl zvanīja Nils ar citu Nilu človeku, kas mums savienoja, viņi saka, Paul, es nezinu, kas ar to Covid notiek, kaut kas ir jāizdomā, ko mēs darām, kas kā. Pieņem lēmumu, mums brauc laciņu nestās. Da nē, tas Covid 2 nedēļas būs un pazudīs, vai ne? 4 mēneši, nedēļu pēc nedēļas motivēju, domāju, nākamnedēļ mēs turpinām, un es maucu, un man nebija tā, ka bija kāds, kuram tur uzticēties, daži kaut kādus tur ļevos draugus dabūju, bet viņi arī tur pa laikam kaut ko pa naudu padzirdēja, mēģināja mani apvist, vai ne, tur kaut kādi tur vectēva, tur operācijas, un kas tur uzreiz piģisāru vari palīdzēt, bratan, un tur investē manā biznesā, kas ir marihuānas transportēšana, un šitos es visus dzirdēju. Lieta ir tāda, ka dažreiz spēlēju līdzi šitām lietām, un pieņemsim, kad mums tur sarunājām par to marihuānas investēšanu, es devu kaut kādu naudu čokiem, bet es atpakaļ dabūju to, ka viņi visu laiku tā kā man kompāniju sastādīja. Es bieži tā kā gāju uz kaut kādām vecāku mājām, kur mani izmitināja vai ko, es beidzot kaut kādā dušā biju. Es parasti pielāgojos situācijai, un es skatos, cik ļoti apisiens spēlē man tā kā līdzi, un tāds, cik ļoti samaksāju par to, vai cik ļoti es tieku apis. Es izvērtēju situācijas, cik tālu es varu atļauties iet. Jā, ieslēdz tādā savu veidu. Intuīcija vai ne, jānolasa situācija, bet tās jau tādā situācijā paši nav izdzīvot. Un jā, kā es teicu, un tad jau uz beigām tur jau vispār jau, man likās, ka viss univers man jau iedeva tā kā pietiks vecīt. Kā tur bija, es tajā bārā dzīvoju, un tad jau man sāka širmas iet ciet. Bārā dzīvoju, pastāst, kā tu bārā dzīvoju, bet. Karoči, mēs to pusiņu bijām papisuši, pirms iegājām Kodivārā, un nebija jau nekāds finansējums, lai es tur hotelī katru dienu dzīvotu. Pirmās 2 nedēļas, kad Nils aizbrauks, bija sarunājis kaut kādu couchsurfingu. Un tad, nebija, kur man bija tāds uz ielas. Kaut kādi čoki tur bija satikt, un viņš tur, ja kas tur nāc, palīdzēšu, ko tur. Un afrikāņiem tā tendence ir, ka viņi ir ritīgi lielās, ka viņiem ritīgi piķis ir, bet īstenībā nevienam gandrīz nav. Un es biju pie tā čokas, ka vecais, tur Covid sāpsies, tur baigi žoskis, var kaut kā moši tur, tā kā pie tevis bišķi, tā kā nokrušot. Un viņš tāds,
Zini, ko vec, es īstenībā šitajā bārā dzīvoju, tipa. Nu, viņš arī tur uz matračiem kaut kādiem tur dzīvo, tur pie barčika. Un tad es ar viņu kopā krēslu sastūmu blakus un gulējām mēs tur, tipu, kaut ko mēs redzām visu Covid cauri, jo tur sākumā jau, kad bija tas lockdowns 9 vakarā, bija complete lockdown, un ja kādi ieraudzīja uz ielas menti, viņi nospārdīja. Konkrēti nospārdīja, tur bija viģiķi, kas plūda, ka menti spārda un saka, dejo, un viņi filmēja viņu, viņš tāds raud, čoks, liels, un tāds, kādi jēga dejot, tu man tāpat sitīs. Nu, šitā tur ņirgājās tie menti pa visiem. Tāds kapa klusums bija. Un bija bišķi tāds šoskejs. Un mēs vēl nelegāli to bāru uzturējām, jo naudu tāpat. Bet tas bija 1 mēnesis, pēc tam tā dzīve tur atsākās. Tā kā Covid es principā neredzēju tikai 1 mēnesi Āfrikā. Jā, un tad pēc kāda laika tā visa tā franču valoda, tam līdzīgi tā situācija, vienkārši sakāpa galvā. Es vēl atceros, ka kaut kas man kaut ko pateica, un es vienkārši man aizgāju ciet, es sāku tur šķīvjus meist un ko. Un tu tur teici, ko vecais, kas tev ko tev? Jā, tur tikai cilvēki man mēģina palīdzēt, bet, tajā pašā mirklī kaut kādas emocijas ir, un tā kā cik bieži es arī vienkārši klusumā sēdēt sabiedrībā, man liekas, tas tur kaut kā. Un visu laiku tāda paranoja ir tas, ka tu nevari nevienam uzticēties. Un tas vienkārši ilgi sēdēja manī iekšā. Un tad pēc tam plūdi sākās. Man liekas, tur kaut kādi 70 cilvēki gāja bojā rajonā vai kas tur. Es neatceros, es minu skaitli, bet bija kaut kas iespaidīgs. Tā kā mājas pāris iegruva, tur cilvēkiem apartamenti aplūda, tur tam līdzīgi. Un es tajā rītā pieceļos un tāds, mēģinu tikt atpakaļ uz Latviju, tipa, apmēram, es eju uz vēstniecībām, un vēstniecība vienam, un nav tur tāda Latvijas vēstniecība, aizēju uz Angļu, uz Britu, uz Beļģu un Franču, un viņi visi man riņķī sūta apkārt, tur pamēģina tur, un es ar plūdiem tā kā brienu ūdens līdz ceļiem, un es brienu uz kaut kādām vēstniecībām. Un beigās nekas nenotika. Pēc pāris dienām es dabūju malāriju. Es klubiņā biju ar vietējiem, un viss. Es vienkārši parupījos tur uz krēsēm kaut kāda svecena. Es atnāku, šitam čūkam ir malārija, ko viņš tad dara? Un tajā mirklī man iemeta aizved kaut kur piemājā pie tā bāra. Tur bija kaut kāda tantes māja, kur man iemeta gultā. Un es atceros, tur bija milzīgs caurums, kur bija žurka apmēram manā galvas lielumā. Dažreiz, kad stolēt aizgāju un atvēru, viņi izkrita vienreiz, un es tāds, hujāk, tik lielu žurku dzīves laikā nebija redzējis. Un tur viss kaut kādas tur spoguļu lauskas, viss tik netīrs, bet gulta. Pa visu to laiku tur bija gulta, un es biju tik priecīgs, un es tā kā lēnām veseļojos, un tajā mirklī, kad es tur izgulējos, man likās, ka es kā fēniks no jauna piedzima, tā es jūtos, man bija tāds viss, šitas ir jābeidz, jādzīvo ar savādāk, jāceļo ar savādāk. Esmu vecis, esmu vīrietis, man ir jānes par sevi atbildība, tipa. Un tas bija tas sitiens, un 3, 4, 5 dienas pagāja, un visi lidojuma atsākās pēkšņi. Nu, es saku, tā kā univers man teica, davai, tu iemācījies. Brauc. Un tad aizbrauc uz Latviju, un es biju tik ļoti no tās sabiedrības sev pauri izčakarējis, ka es Latvijā, protams, izčokas, satiku draugus, ko viņi man teica arī, kas kā mežonis tajā laikā biju, tā kā, kas bija atbrauc no vārda milzīga, mati gari bija un tā viss tas kultūras šoks. Tas, ka Eiropā gāja apkārt, neviens ar tevi nerunā, tāds domā, vai kas, ko, kas. Un tad es aizbraucu uz Lofoten salām, uz pašiem ziemeļiem, kur principā viens vēl 4 mēneši pabija tikai haikoju, pats ar sevi biju, tikai ar savu pauru un tik labi atslodzīts tam visam bija. Un tas man tās piedzīvējums apmēram tāds bija. Protams, tikai aliņu cilājot čokiem, es vēl kaut kādas tur varu atrast tur visādus tos mazās lietas, ko es tur darīju, ko es redzēju, crazy. Jā. Es varu iedomāties. Nē, šis ir tiešām pilnīgi reizī pieļauts. Izdzīvot tādam iziet cauri, bet pareizi ļoti labi salīdzinājis par to fēniksu un piedzimšanu, jo jāiziet cauri sūdiem, lai tu atrod sevi no jauna, vai ne?
lai tiešām var iet uz Spānijas lidot, darīt lietas, ko tur ir. Es zinu, turpināt tādā garā ar tālāk. Nu, izbraukt šitai valstī cauri būtu nākošā tāda pat. Jēga jau tad baigi neatrast. Es tagad kaut kur meklējumos. Bet es arī iedomājos, baigais pagrieziena punkts īstenībā aizbraukt no tās pilnīgi crazy vides Āfrikā, pēc tam uz Lofoten, kur nav vispār neviena cilvēka apkārt. No ēdera pat ūdeni var dzert, ne? Jā. Man ļoti tas noderēja. Bet tur es atceros, augustā es vēl tieši biju uz polāro nakti atbraucis tur. Bet tajā mirklī man vienā mirklī ritīgi vientuļi jau sāka palikt, jau sāka sirsniņai bēdīgi palikt, ka jau pārāk vientulīgi paliek. Un tad no turienes tiem armijas čomakiem aizbrauc Stalaža sāku likt Somijā. Un tad tur es to naudu atradu kaut kādi tur bieži sagāja kaut kādi tur kuģi vai naftas darbnīcas un kuriem nomauc kaut kādas 45 dienas no vietas un dabūt normālu kāpostu. Un tas ļoti labi man tā kā ciklā gāja ar ceļošanu. Plus vēl tā kā tur ir liels bonus, ka Somijā ir tas neapliekamais nodoklis. Minimālais baigi liels un tā kā ļoti viegli ir ātri noraut pīķi un pazust no turienes. Tad man tas ar ceļošanu ļoti labi tā kā roku pie rokas gāja. Un tas, jā, ar tām stalažām runāju. Prasi. Somijā līdz ar to aizbrauc, uzlādēja baterijas, sakārtoja sevi, prāta, galvu, fizio, piķis ir. Ko tālāk? Tev jau tādā brīdī jau kaut kas urdīgi. Gribējās mesties tālāk kaut kādas jaunos piedzīvumus, kaut ko darītu, vai vēl tu jūti, ka tomēr, pagaidām vēl jāatrod, ko kā. Vēl bija, es atceros, vēl bija tās Covid atliekas visas, ka vēl, kad es Latvijā biju uz jauno gadu, nevarēju to salūtu šaut vai ko, un vēl bija visi tās mazās lietiņas, domāju, tāds, es vienkārši grindošu un pelnīšu pīķi, vai ne? Un sakoncentrēšos, tā kā, lai kaut ko darītu. Un tad, kad sāka vasara, man liekas, tieši vasara sākās, es biju jau nomauts kādu laiku, un jā, tad uzreiz es jau zināju, ka es kaut kur došos, es aizšāvu uz Itāliju. Jā, tad caur Itāliju, es jau atceros, man vēl tik daudz tā kā finansējums tik labs bija, bet man tas instinkts saka, es visu laiku hamukā tur dzīvoju, tipa parkos vai kalnos, un es mēģināju ar autobusu braukt, un es vienā vietā vienkārši paņēmu, izkāpu no autobusu, vai izduši to visu, un es sāku stopēt. Es tā nevaru. Man nepatīk pat naudu īsti tērēt ceļojumā. Man patīk tāds azarts, ka vienkārši piespiest sevi tā kā uz to izdzīvošanas instinktu. Un man vēl rītīgi rēcīgs stāsts tur sagāja, jo es tieši braucu uz Romu, un čoks ar kaut kādu īrētu mašīnu apstājās, viņam tad kaut kādi radi nomiruši, liela nauda, viņš brauc uz kaut kādu nelegālu festivālu, kas bija uz nepareizo pusi, kur man bija jābrauc. Es tāds, labi, davai. Un tā no autobusa izkāpu jaunā piedzīvojumā ar kaut kādu tehno festivāla aizbrauca, tālāk uz Portugālu, tam līdzīgi. Un tad bija tāds, Eiropa ir Eiropa, vai ne, bet gribās kaut ko citu. Tad es bišķi pablandījos, kur Bulgārija vēl bija pagūsi aizbraukt, Portugāla. Un tad bija tāds, vēl bišķi jāpadomā, vēl es nezinu, atbrauc atpakaļ uz Somiju. Un tad, es atceros, ziema nāca, un es ārā tur metāla stibīju, un vienkārši tā kā augsti, es mēģinu ko darīt. Un man tāds aizbrauc mājās, nopirku biļetes uz Miami. Vienkārši automātā bija tāds. Es vēl kā teicu pāris reizes, esmu mēģinājis Latviju atbraukt ar domu, ka tā kā moši beidzot normāli dzīvi jāsāk dzīvot. Tas arī neiesiet 2-3 nedēļas un viss vienkārši automātā ejas Skyscannerī un tā kā meklē savu nākamo piedzīvojumu. Aizbrauc, tas Miami bija arī tāds. Forši bija paskatīties, kā nauda tur plūst, bet man nekad Amerika nav baigi piesaistījusi. Un es tā sapazinos ar kaut kādiem cilvēkiem, ko tur. Un tas bija, kad Latīno saka, brauc uz Kolumbiju. Es tas paskatās, un $50 biļete vēl bija. Pēc 2 nedēļas
pavadīja tur un tāds arī. Es arī Miami hamokā dzīvoju, starp citu. Un dažreiz menti pat no rītiem modināja augšā, teica, tu te nedrīksti būt. Es tā, ok, un tad es pludmali pasauļojies pusdienu, palas kaut kādu grāmatu. Klausies, es tev gribu paprastīt, jo redzēju, man liekas, cik daudz arī tev klausās un mēģina saprast, ka piķis ir. Tev ir tā kā viss kārtībā, tu varētu dzīvot normālās viesnīcās, normāli ceļot arī. Bet nē, tev ir tā vilka, ka tu gribi hamokā dzīvot un ar stopiem braukt. Kas ir tas? Kāpēc? Kas ir tā pievienotā vērtība tam? Tur ir tā lieta, ka tev ir drošība. Tu esi pārāk bailīgs, manuprāt. Tagad es tik ļoti tajā komfortā iejaudzis, ka, piemēram, tagad kā es teicu, es sāku eksperimentēt ar ceļošanu, kad bija Latvijā, man piķis nebija. Es sapratu, ka es nevaru atļauties autobusus, nevaru atļauties viesnīcas. Un viens no maniem mīļākajiem bija, ka es aizbraucu uz Parīzi, uz ielas dzīvoju, un tev vajag vienkārši komunicēt. Tu ej pie cilvēkiem klāt un prasi. Un man tā pāzīte vienkārši tā ieauga, ka tas tik krūti liekas atrast, kā apiet to situāciju. Un galvā vienmēr liekas, ka es tā kā, ja es tā kā neiztērēju tos $20 uz hosteli, tad es ilgāk varu ceļot, lai gan es ieeju bārā un iztērēju vairāk dažreiz. Tad arī nebija ko bārā tērēt. Jā, vai ne? Nu, tas kaut kā tāpat tās ilgāk sanāk. Jā, un ja es atrodu labu spotu kalnos, kur hamokā dzīvot, es pat labāk jūtos no rīta. Tu viens, kā saka, dažreiz tev gribās pamosties tā kā tāda puķīte, kurai saule uzspīd, un tu tā kā uzlādējies dienai, un tad tu vienīgi kalnos tāds un neviens nezina neko par tevi, un tu vienkārši zini, tas ir tik ļoti privāts moments ar tevi, un es ļoti bieži, kad esmu tādās situācijās, es ne bildes taisu, ne vidikus, tas liekas, esmu tik selfish, ka es paturu visu to enerģiju, visu to pieredzi sev, un stopēšana. Kāpēc stopēšana? Es tik bieži atrodu labas vietas, un skaistas vietas tikai tāpēc, ka es stopēju. Cilvēki man pasaka, ka ne, es internetā izlasīju, ka es braukšu tur, es nezinu, tur, bla, bla, bla. Nē, tur nav ko darīt, tur vispār gaļaks labāk. Es tur nometīšu te, tu pamēģini šito ceļu iziet. Un tad tie vietējie vienmēr zina labāk. Uzticies viņiem, vai ne? Un tas ir vislabākais veids, par stopēju, un tas vienkārši jau piespiests ar viņiem komunicēt. Jā, un viņiem ļoti visiem ir viegli komunicēt ar svešiniekiem. Tas jau arī, man liekas, ir skills, ko var uzskačāt tikai pieredzes laikā un ceļojot. Bet vai kaut kā to iedrošināja? Bet ir ceļš valodas barjeru un tā. Kā to vispār sadarīt visu? Es jau, man liekas, nemīst, ne? Tas jau tas svarīgākais. Daudz cilvēki bieži domā, ka es tāds, kāds esmu šodien, esmu vienmēr bijis. Ja es atceros sevi 14, 16 gados, es biju ļoti bailīgs, nedrošs, un man bija ļoti zems pašvērtējums. Un tas bija tas moments, kad es sāku ticēt manifestēšanai, jo es vienmēr skatījos uz to, ka, es jūtos tā kā vidējs cilvēks, pat dažreiz zemāk. Un man liekas, kā es to varu mainīt? Kā es varu izmainīt to, kas es esmu, kā es jūtos? Un es sāku vienkārši meklēt galvā tā kā idejas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es sāku lasīt grāmatas par pašmotivēšanu, un tad es pabeidzu skolu, man bija tāds armija. Es gribu iestāties armijā, es gribu būt vecis, es gribu būt stiprs un viss. Un tur arī tu satiec līdzīgus čokus, tam līdzīgi, un tad dzīvē. Un es nezinu, viss sports vienmēr, tāpat izplatni lēkšana arī tieši tāpat vienkārši es apsēdos, sāku domāt, un vienkārši liekas, ka tas esmu es, vai ne, tas man būs to nākamais līmenis dzīvē, un līdz ar to vienkārši, jā, tā visā komunikācija, kas tur vienkārši aug. Ļoti bieži arī cilvēki saka, es māku tik daudz runāt, es lielākoties vienkārši atstāstu savus stāstus, ko esmu darījis, un tas ir viss. Tur, ja mēs tur pa politiku runātu, mošas uz pauzes sēdētu, tad... Tad lieta, katram ir savs stāsts, un katram pie stāstiem ir jābrauc pakaļ. Viens no iemesliem, kāpēc es arī sāku ceļot tieši tas pats, jo es sapratu, ka man nav stāsti, ko stāstīt. Ir kaut kādi biznesa darbi un ikdiena un tā tālāk,
Bet man vienmēr šos stāstus brauktiem pakaļ un piedzīvēm, lai vēlāk es smējos. Es iedomājos to, ka es būšu ops ar garu sirmu vārdu, šupuļus krēslā sēžu, šupojos, vai mazpēr pieskar vēl, opi, nu kā tu tev tur gāja? Neko sadarīt, tuseņš palīdz. Bet gribējās to stāstu, tieši tas pat. Mēs paši jau rādām viņus, mēs paši viņiem braucam pakaļ. Ir tikai jāsajūt, kas ir tas, kas teļ aicina, kur tu viņus vari atrast. Vai te komunikācijā ar cilvēkiem, vai sēžot pie dabas uz kalnu, kā meditējot. Vienalga, katram jau savs ceļš, un tad arī atrodam, vai ne? Un to es atradu. Gan jau, ka vienmēr jau katram cilvēkam, kas ceļo kā tu un es, vai arī cik esmu runājis, visi vienmēr saka vienu un to pašu, un, manuprāt, to var asociēt arī jebkura dzīves situācija. Pats grūtākais mirklis ceļojot ir izspērt pirmo soli ārpus mājas. Jep. Un tik vienkārši, ne? Kad tu vienkārši ej, es vēl atceros, kad es visam atmetos, kad to Āfriku es izgāju, es nezināju, tur nekurien es topēju, nezināju, vai Nils ar mani sakontaktēsies, vai kas kur būs, bet es jūtos tik brīvs. Un tas bija tas, vienkārši, ko es gribēju, un vienkārši tā, cik gadus es par to domāju, vai cik koncentrējos galvā un stresoju pēc tiem mirkļiem, kas izgāju. Es vienkārši zināju, ka es esmu tur, kur man jābūt. Volzin, bet tu dienas grāmatā arī raksti? Es kaut ko rakstu, jā. Tagad pēdējā laikā, kad ceļoju, kad tagad braucu uz Jaunzēlandes, katru dienu pierakstīju notos, ko es izdarīju, kas ko kā, ka man tāda sajūta ir, ka kaut kad es gribētu iedot resursu kādam, bet esmu ļoti paškritisks cilvēks, un es piemēram uzskatu, ka šobrīd es neesmu tajā pozīcijā, ka man būtu jādalās ar tādu lietu, ka man ir kaut kāds lielāks mērķis, kas jāsasniedz, tā kā man jāpierāda, un tad es tāds iegrūžu, lūkur ir viss, kam esmu gājis cauri, tipa. Jā, lai zinu, ka esmu punktā, lai es varētu teikt cilvēkiem, tas bija vienkārši, bet ļoti interesanti. Jā. Jā. Tas ir, redz, tu izgāji cauri, un tu teici, tagad tu meklē to sevi, to jauno, to iemeslu patiesībā, kāpēc to ceļu, bet to pievienoto vērtību visam. Bet tu tagad sāc jau nojaust apmēram, kas tas varētu būt. Kas būs tas jaunais ceļš, pa kuru tu ies pēc kā, ko tu gribi meklēt. Man ir visādi varianti. Man baigi funkcionē galva rītīgi daudz, un es mēģinu aizskarties ar visu iespējamo. Man liekas, bija moments, kad es vienkārši tā kā es teicu, to Foresta Gampa piedzīvojumu dzīvoju, ka es vienkārši apsolīju, ja man būs kaut kāda investīcijas priekšā manī, es vienkārši neteikšu nē viņām. Tā kā es vienmēr paļaušos uz to, ka ir kaut kāda sabiedrības. Tieši vēl pāris dienas atpakaļ sāk runāt mans priekšnieks mani ar savu brāli sapazīstināja, kas ir viņš ir akciju tirgu ritīgi darbojās. Tad es vienkārši ar viņu uz kafiju aizbraucu padzert, vienkārši absorbēju, kas viņam ir sakāms, saprast, kā viņa prāts strādā vai ko, kas kā. Tad tur vienkārši arī citus latviešus esmu saticis Jaunzēlandē, un visiem arī galva strādā, viņi tur bizneses grib kaut ko, kāda tur konteinera transportēšanas, tam līdzīgi, vai ne, idejas ir visādas, un es vienkārši gaidīšu pareizo laiku, kad viņas realizēt, bet šobrīd es vienkārši es koncentrējos un gaidu to īsto momentu, kad tā kā var durt iekšā kaut ko. Jā, un vēl savs laiks un ceļš, ne? Jā, vēl viens kā spēc vienmēr man ir tas tā pārējais process, un vēl viens, par ko es nestāstīju, bija, ka es aizbraucu uz Kolumbiju. Es sākumā biju domājis doties vairāk pa Dienvidu Ameriku, bet, kad es aizbraucu uz Kolumbiju, es tā iemīlējos tajā vietā, ka es apņēmies vairāk spāņu valodu iemācīties, lai gan tas ir diezgan grūti. Nevar teikt, ka esmu daudz mācījies. Vienīgi to, kad spāņus es satieku, tad Jaunzēlandē, tad kaut ko tur bišķiņas. Bet jā, tur es notusēju 3 mēnešus, visu apkārt Kolumbijai tur izbraucu, un
tur gandrīz pāris nedēļas padzīvojos Leticijā, Amazonas, tajā galvenajā punktā. Un tās bija rītīgi jauki, tik forši. Tā visa daba tam līdzīgi. Un tur bija arī tas moments, kad es to ajavasku pamēģināju. Un es tur arī tā šāmani kaut kāda tur 85 gadi, tur spāniski kaut ko tur burās man apkārt, es viņu nesaprotu, viņa mani nesaprot. Un es vēl tieši tajā dienā, kad tas sākās, pasaulē sākās karš ar Ukrainu. Jā. Un tas man, un tu mēģini rītīgi pauri iztukšot tajā momentā, un tā kā gatavoties tam tos, un tas man tā sēdēja iekšā. Viss tā hluņa, kas tajā pasaulē notika, bet es tā kā pārgāju to. Un tad es sēdēju tajās Amazonās, un es tā kā domāju, un tur fīčoju, kas, un man bija tāds vērtības manā dzīvē ir ģimene, man vajag doties atpakaļ uz Eiropu, un tā kā gatavoties nākamajam piedzīvojumam. Jo, jā, un tad tajā mirklī man bija viss, es aizbraucu, es satiku visus tos radiniekus, vienkārši gribēju, es zināju, man bija, es laikam zināju, ka es braukšu uz Jaunzēlandu kaut kādā zemapziņas līmenī un uz ilgāku laiku prom vai kas. Bet jā, man bija vienkārši tāds sitiens, ka tas ir jāizdara. Jā, kaut kā tā. Jā, es tevi jūtu. Es zinu, es pats arī, man ar Ayahuasku arī ļoti daudz pieredzes, un tiešām te ir tāda pagrieziena punkta, tev parāda brīžiem un iedod to spērienu pa pakaļ un sakārto lietas, iedod to jauno ceļu un parāda, klausies, becī, kur ir, kur tev priekšā ejot, seko, prioritātes nostāda, un palaist tevi, jādara pašam, bet kādreiz jau vajag to rociņu arī pie kā pieturēties, vai ne, un kā. Un baigi interesanti, ka šī ērtīgi iedomājas, tā ir vienkārši medicīna no dabas, kas ir pazīstama 1000 gadus, te tāda vecā tante, 80 gadu, kā pusē, man ir vairāk šādi vecīs samani, tie kaut ko tev saburta, vai ne? Es vēl rītīgi redzu, ka man tā kā, es esmu kaut kādas piemēram sēnes dzīves laikā pamēģinājis, viņas nekad man nav tur ne dirsā, ne galvā. Man viss saka, es liels esmu, vai ko lielākas porcijas arī to ajavasku tur iedzeru. Viņi teica, ka man jāizvēmjās teorētiski vai ko, un es tā kā viss kārtībā, ja tur kaut kādas pāris stundas mocās ar mani. Un tad viņi tā, kaut ko tu jūti, nejūti, kas, ko, kā. Viņi es nogurs, iedeva man ekstra porciju un aizgāju gulēt. Es tur paliku šamaņu. Tur to reizi. Bet jā, un tagad es tā runāju, es arī atceros, ko es vienmēr esmu domājis, ka, piemēram, tā situācija Āfrikā, kad man viss tur tirsā sāka iet, un tā ajavaska, tie bija tādi slēdziena posmi, kas tev deva kā signālu, ka jābrauc prom, jo arī Kolumbijā es piedzīvoju to, ka mani apzaga, tūlīt tās varēšu pievērsties. Un man liekas, dažreiz tev jāsaprot, ka ir laiks doties, un ja tu to nesapratīsi, tev sāks parādīties signāli, kā piemēram sliktas lietas apkārt tev sāks notikt. Es tādu feelingu noķēru. Man bija tāds, ka es ar kaut kādiem cilvēkiem satusējām, un es to pagatu vairākas reizes biju atbraucis atpakaļ, tur ir patika, tur ballītas cilvēki vai ko, bet tas arī jocīgi liekas, ka man, ka es tā kā vienā vietā vajag ilgi tusēju, es parasti tā nedaru. Un tad mēs kaut kur plandījāmies, un tad tur mūs ievilka iekšā kaut kādā bārā. Un es atceros, bija ļoti piemeties. Tā kā parasti es kontrolēju savu alkoholu, teorētiski, tā kā no iepriekšējās stāstījā, laikam tā neizklausās. Bet tagad esmu viens, vismaz tā kā nekāds nevar nevienam uzticēties. Tajā mirklī vēl viena latvieta bija tur saticis. Un mēs kaut kā tur šņābi iepriecām. Un tad mēs kaut kādā tur klubā vai kur aizejam, un es atceros, man bilde pazuda, un esmu viens telpā, tumšā, un man cilvēki tur, un tā kā kabatās bāž rokas, un ko es dots piļņu, ko, kas, kā, un man to fenīpaku vēl tur, un es raujos ārā no viņiem, man pārplēš to fenīpaku, un to es savācu ar maku pasi, man telefonu no kabatas pagūju izraut, un es nesaprotu, kur es esmu, un es redzu, priekšā man stāv striptīs pols. Un es tāds,
ok. Un es lecu un es apķeru viņu, un man turēs ģakas, un es paņēmu, un šitā izslīdēju cauri, un izspēlojos tas kaut kādi tur čoki, kas ir striptīzes klubā, tur čilo, tur skatās meitā, un pēkšņi gringo vienkārši kā pankūka nokrīt uz zemes. Vai tad es tur rūkam visi pēkšņi apstājās, tipa mūzika, skatās, un es tur klipoju ārā. Es apsargam, saku, es gribu ārā, laid man ārā, es tāds, nē, es paņēmu viņu pie škvarkas, tā kā nolikus, atver man durvis. Tad es izgāju ārā, atrada mentus, menti man negribēja palīdzēt. Tad es tur arī sāku bļaut kaut ko uz viņiem, tur rītīgi aizvien, nu menti iemeta busā iekšā. Un divas riņķis pavizināja un izmet ārā, un es tajā meklī vēl tā emocionāli man sakā, man bija tāds, ok, mani brauc nošauts šodien. Man galvā tas bija tāds, es tā kā teorētiski es atceros savā galvā, es pieņēmu savu nāvi tajā momentā, man bija tāds, pizdā ir man. Bet tad tika ārā tur un no pēc 2 dienām bija biļete, man telefons nav, man dati nav, man Covid certifikāti nav. Tad labi, ka man čoms viens Pāvels, viņš tur ar kompi māk muķīt ātri, man fake dokumentus samuķīja, vai ne? Visus tos certifikātus, un tad aizbrauc. Nu, tas atbrauc Angliju, un jaka vairs nebija, tur, ķipa, man liekas, tas bija ziemas sākums, vai ko Krekliņā no lidos, tas iznāka. Tas vēl viens no tiem patīkamiem stāstiem, vai? Bet citādi tu teici, ka Kolumbija bija baigi krust, un tev jau patīk. Tikai jā, es tikai vienmēr tas ir stāsts, ko es saku, bet neizskaitot to mazo incidentu, tā ir mana top valsts mīļākā vieta, kur esmu bijis. Viss, kas tur ir tik forši. Jā, balītes, jaunkundzes, cilvēki, Amazonas džungļi viennozīmīgi. Bērni, nedzeriet Kolumbijā ar vietējiem striptīzes klubā. Jā, sekojiet līdzi, izmantojiet alkoholu liederīgi un atbildīgi. Jā, bet labi, parunājam par pozitīvo Kolumbijā. Fantastiska valsts, fantastiski cilvēki, fantastiski daba, fantastiski ēdieni. Viss pa skaisto, ne? Jā, cenas vispār. Tur. Es atceros, man liekas, es divās nedēļās, ko pavadīju Miami, man liekas, mēnesī vai 2 iztērēju Kolumbijā. Es atceros, tur braucu uz scuba divings, tur barčiki, tur hosteļi, tur 16. stāvā vai ne rooftop bāri, viss, tā kā karelis dzīvoju. Un tur es atceros, pirmajā mēnesī iztērēju 800 eiro pa visu mēnesi, un es tā kā neliku sev nekādas robežas, ko gribēju, to darīju. Un man tā patīk tā māksla tur. Jā, vai ne? Tas, ka viss ir tik mākslinieciski grafitī vai kas, ka tur bija tas Covid stāsts, ka viņiem uzlika tās barikāds, ka visi gāja protestēt, un tikmēr lielākā daļa Bogata tika apzīmēta ar grafitī, un tad no turienes, man liekas, tagad viņiem ir tā grafitī tūri, bet viņi ir rītīgi. Es tik lielas mākslu neesmu redzējis. Labākā Luvrā pateikt. Jā, modernā māksla, bet pa skaistot. Jā. Klausies, viens no man svarīgiem, ko es ceļoju, kāpēc tas ir ēdiens parasti. Kā tev ir ar ēdieniem? Jā. Kaut kas interesants, kaut kas dīvains, ko es ēdis? Jā, tā kā nevarētu teikt, ka man dzīve piespēlējuši tik daudz tādas ēdienu izvērtības, bet ir mazie stāsti. Tā izemē viennozīmīgi pamēģināja, vienkārši pamēģināja medūzu. Nevar teikt, ka ieteikt, grašo pēc gumijas, vienkārši reāli riepa, tad ir kožļā. Kamieli, Mauritānijā bija pamēģinājis kamieļu piens rozā, bet, tas arī. Vienkārši var saka, kā kamielis grašo, tā kā zirgs, un cilvēki. Jā. Dzīvi tā kā zirgs būtu normāla lieta, ko ēst, ja? Ne visiem, jā. Bet, daudzi, kas ceļojuši ir kamieli paprojuši, tā kā tas nav nekas tāds. Tad Āfrikā man arī bija rēcīgi, ka es ļoti ilgu laiku domāju, ka es ēdu sēnes, bet izrādījās, ka tie bija super milzīgi gliemeži. Ka viņi bija tādi apaļi savēlušies, un man točam likās kaut kāds sēņu galviņas tās ir.
Nu, labi, īstenībā tā domāju. Vienreiz arī Liberijā, Afrikā, mēs padzirdējām, ka tur vietējās rastas suniceps. Un tad es tur aizgāju, tā kā nākamajā dienā bija tas, nu, izklausās kā kaut kāda pieredze. Redzēju to cepto suni, tur vietējā mamma teica, nē, tā ir kaza, es tas kaza Bet nesaka, viņa vau, teica ko tikai tu tev, man vai melo? tomēr bija? Tikai, nē, vietējie jau visi pateica, viņi jau dienu iepriekš teica, viņi gatavos suni. Un tad es tur stāvēju, skatījos, domāju, kas notiks. Nu, varēja redzēt, ka tas ir sunis atečāji. Tā kā, pēc, jā, bet tur sākās problēma, ka vienmēr, kad afrikāņi ar naudu sāk runāt, viņi sāk kliegt viens uz otru, tā kā rīkli gribētu pārgriezt. Un tur sākās tieši tās pats scenārijs. Jo izrādās, ka suns esot dārgāks nekā lielops tur. Kas, jā, un tas vienkārši aizgājis, man bija tāds labi. Es redzēju savu, nebija tā, ka es arī ritīgais sapnis tur sunēt dzīves laikā būtu. Jā, un es zinu, ka man tas tie stāsti par tiem ēdieniem, tajā vietā, kur es biju Kodivārā, Ivory Coastā, es atceros labākais stāsts, ko es dzirdēju, bija tas, ka viņiem senā kultūra, viņam tā visi tā blood magic un visi šitie prikoli ir, un viena no lietām ir kaķi, un ka viņi ēd kaķu smadzenes, nu tā kā nevis ēd, bet ir teicis, ka dzīves laikā to jāpēd 9 kaķu smadzenes, jo tas dos tev spirituālu aizsardzību nākamai pasaulē. Ja, un tad, kad es šito izdzirdēju, es domāju, ka man tirš. Es domāju, ka man tur tirš. Es gāju, es kaut kādiem līdz es dabūju 5 cilvēkus, kas man pateica, jā, tā ir, ne? Un lielāk, kaut kāds cilvēks teica, ka viņš 3 reizes ir ēdis vai ko, un viņš teica, katru reizi, kad tu apēd, tev atverās kaut kāda iekšējā acs, tā kā trešā acs. Tad, nu, tā kā pēc tiem stāstiem, kā viņš man skaidroja to, es sapratu, ka tas kaut kādā veidā ir tā kā psihodēlisks efekts rodas no smadzeņu ēšanas. Izrādās, ka es pats to izanalizēju. Tā kā trešā acs atverās tur 4 vaļā, vai ne? Tas bija labākais, ko es tā kā galvā varēju salikt, tā izklausījās. Nu, jā. Šits interesanti, bet tā kaķis gandrīz kā neredz. Visi apvēst. Jā. Visi apvēst. Tur bija tas arī stāsts, ka kaut kāda mošs kaut kādam tur ārvalstniekam ir kaķis. Ja viņam nepatīk, viņu kaķi nometīs un apēdīs. Vienkārši, lai ierieptu viņam. Jā, un tad... Vēl es dzirdēju par to Kolumbijā, man liekas, bija par to uzmiņu. Tā kaut kur bija ģemri. Jā, es tieši gribēju stāstīt. Tas arī... Tur viņiem ir tā kā sarkanajā grāmatā putns. Viņš esot tāds ritīgi maziņš, teica, kā cigarešu paciņas izmērēts. Un tā ēšana ir visvairāk tas veids, kā viņu pagatavo. Un tas stāsts bija tāds, ka tu ieslēdz to putniņos pēc mazliet tur pāris dienām līdz nedēļa tumšā telpā, tipa spainī vai kur, un nobaro maksimāli. Maksimāli resni viņa nobaro. Un viņš paliek akls tikmēr. Un tikmēr, kamēr viņš ir akls, tur kaut kāda procedūra ir, ka viņš, cik es sapratu, iet un iekrīt, vai viņu iemet spainī ar vīnu, un viņš tipa noslīkst tajā vīnā. Okay. Un tad tu paņem to visu spaini un savāri tik sadistiska recepti nebija nekur dzirdējis. Un tad, kad tu uzvāri tajā vīnā, tad viņu paņem tādā vienā kumosā ar visiem knāviem un kājām apēd un sakožēps. Un es saku, tieši tāpat kā Afrikā, es gāju apkārt un prasīju citiem cilvēkiem, vai man dirš, vai tā ir taisnība. Un man teica, jā, man tur viena meitene teica, jā, un ļoti garšīgi. Un tāds neizklausās. Es tā kā vairāk tā kā uztraucos par to putniņu, vai ne? Tas... Vai prasa kaut kā. Nē, nu labi, zin kā, katrā kultūrā ir kaut kādas dīvainās vietas. Mēs jau arī ēdam kaut ko citu nesapratīs. Bet tas nenozīmē, ka tas kaut kas tāds. Nu, tā ir. Nu, es zinu, kā, man ir tā, ka, ja es tur būtu man tas pusmīčs un viņi dotu, nedroši viņu pagaršo. Vai es viņu ēstu vēl dotu. Jā, vienot. Tā ir pieredze. Tas ir tā, ka es gribēju tā kā vietējais ēd. Cik kā Ķīna arī daudz uztraucās par to, ka suņus ēd.
bet tā ir viena atsevišķa šķirne, kura ir audzēta fermās, suņu fermās speciāli ēšanai. Tu neēdi visus suņus, tāpēc, ka Ķīnā suņu kultūra ir mežonīgi liela mājas, viņi ir tā kā arī tur dekoriņu, frizūras sunīšiem, vispārējais, tur vesel. Viņi pat nevar salikt kopā tās divas lietas, ko tu var ēst. Tas nav ēdamais, tas ir ēdamais suns. Tur. Tāpēc tas arī, kas ir jāsaprot bieži tajās kultūrās, tāpēc tā pašā Peru tu aizdzirdēji, zini, jūrascūks ēd. Mēs, kad jūrascūks nesaprotam, kā jūrascūku var ēst. Bet viņiem arī jūrascūciņas ir ēdiens. Un tāds svētku ēdiens arī dārgāks nekā cūciņu vai vistiņu vai lielops, tāpēc ēd tikai svētku dienās. Un tad, kad turists atbrauc, tad dod turistiem pa kreisi grilēt uz ielas un vispār. Bet paši svētku laiku. Tā ir tiesa. Tas man parāda, katru reizi, kad cilvēkam mēģina izskaidrot, kas ir augstā zupa, parasti ir vai izklausās labi, vai izklausās pretīgi divas atbildes. Nē, saprotiet, sevišķi tāda Azijā, viņi jau nesapratīs, kas ir kefīrs. Azijā jau. Ja lielākoties tas apraksts par kefīru ir ritīgi grūti, kā pastāstīt. Jā, interesanti. Ej, klausies, pilnīgs kosmos ar tevi ir ritīgi grūti. Mēs varam tomēr mums jātaisa ir vairākās sērijās turpinājums. Pa katru. Vai ne? Zini, kā man ir stundiņi, mēs jau esam norunājuši, man vēl uz beigām tev ir jautājumi pāris, ko uzdot. Pieķersimies tiem klāt, gan jau tajos arī varam vēl višķiņi aizrunāties. Tā kā ķeršos klāt. Un pirmais jautājums, ko es parasti viesiem uzdodi par to, par kādu tev ceļojumu vai piedzīvojumu, kurā tu gribētu atgriezties. Jau ar kādu kopā un dalīties šajās emocijās un piedzīvotajās sajūtās. Jā. Tā kā vienīgā vieta, kur es parasti man bija jāpadomā, vai es vienmēr teicu, mīļākā vieta ir tā, kur tu esi šodien. Bet pēc Kolumbijas, man top 1 vienmēr būs Kolumbija līdz šim. Es pat ilgi nedomāju. Kolumbija, jā, Amazona, jā, viss. Es labprāt ar saviem draugiem tur aizbraukt, jebkurā dzīves situācijā, labprāt atgrieztos, jā, tas ir mans tops. Iesaku, rekomendēju. Un tas stāsts, ko stāstīju iepriekš, tā visa bija mana problēma, vai ne? Tas tur viena muļķība nedrīkst sabojāt priekšstats par visu valsts. Nē, tieši tā, tu tam esi izgājis tagad cauri, tu zini, kādas kļūdas nepieļaut. Neko nedrīkst. Jā. Easy. Tas gan labs, Kolumbija fācis, tikmēr platīja. Tiešām, Latvijam, bet vispār Kolumbija, jā, wow, super. Tāda ir vēl jautājums man par kādām īpašībām, ko tu citos ceļotājos vērtē visvairāk. Kas ir tas, ko tu uzskati, ka jā, tas ir svarīgi, lai piemīt katram cienīgam ceļotājiem? Jā. Jā, īpašības, kas? Grūti tā pastāstīt. Man liekas, mēs katrs esam oriģināls, vai ne? Katram ir savu spēcīgā sfēra. Un man no ilgiem laikiem vienmēr bijis tas, man nekad nav bijis tāds paraugs dzīvē vai kas. Bet katru reizi, kad es satieku cilvēku, vienalga labs vai slikts, es vienmēr mēģinu atrast to lietu, kāpēc mēs esam satikušies, arī ko es varu iegūt no katra cilvēka. Un varbūt tas ir tā egoistiski, bet es katru reizi, kad redzu kādu cilvēku ar panākumiem, es gribu atrast viņa tā kā labāko īpašību, un es cenšos absorbēt un tā kā mācīties no viņa un iegūt to labāko un saprast, kā manā dzīvē tas varētu noderēt. Tad es vienmēr nevaru pateikt, ko es meklēju, bet es mēģinu atrast, kāpēc cilvēks ir unikāls un kāpēc viņš ir tik spēcīgs kaut kādā sfērā. Es mēģinu vienkārši apbrīnot. Jā, man liekas, mēs katrs esam tik unikāli, tik oriģināli, tik dažādi un atšķirīgi, un ja no katra var paņemt kaut kādu mazumiņu, tas jau mums tikai pilnveido un attīsta. Tas ir vērtīgi. Tieši tā. Jā, tad nākošais jautājums ir no iepriekšējā viesa, un jautājums par kādām 3 lietām, ko tu ņem līdzi katrā sanā ceļojumā. Protams, te atmetam uzreiz apakšbikses, zobbirstes un telefonus, bet kaut ko ordinālu. Kas ir tas, kas tev ir vienmēr līdzi? Jā, ja godīgi, zinot, kā es ceļoju ar visu savu armijas pieredzi, guļot mežos, vienmēr mēģinu būt pēc iespējas mazāk, kā var, bet, ja man jānosauc 3 lietas, tad es teiktu, fanny packs, vienmēr, tas jau pašsaprotam mūsdienās,
vienmēr man ir striķis, un kas vēl? Nu, no striķis man ir parasts striķis, un es Āfrikā no tā, kad stāstīju par to veco čali, viņš man šito iedeva, tas advokāts, tas priekš moci kaut kāda elastība, un viņu tik noderīgi vienmēr bijis, jo man maza somiņa ir, un man kaut kāda ziemas jaka vai kas, un es aizbraucu siltu valsts, tad es apķeru visas savas mantas. Jo man tā loģika ir tāda, ka tu samaksā vairāk par bagāžas pārsūtīšanu, nekā, ja tu aizbrauc ar mazu nopērc jaunas drēbes tur. Protams. Un, piemēram, hamoks, ja? Hamoks būtu vēl viena lieta. Un, ja, piemēram, dzīvoju hamokā, es paņemu to striķi, fannypackā ielieku savu pasu telefonu, un es to striķi aptinu somu un iemetu kaut kur dziļi iekšā mežā vai kaut kādos krūmos, un es tā kā nospatoju to vietu, un es eju apkārt pa pilsētu, un nakts vidū es vienkārši raugu kur striķis, un es izvelku savu somu ārā. No, labs. Tas tie mani ieroči būtu. Baigas vērtīgas lietas, tiešām. Tev var redzēt, ka, pieredzīte ir. Pieredzīte ir. Ir savs stils laikam. Tieši tā, arī. Ļoti labi. Un tā armijas pieredzi var arī tev nācīt, par ko mēs tad rītīgi. Kas tas būtu interesanti. Jā. Labi, un uz beigām tev ir jautājums nākošajam viesim? Jā, man ir jautājums vēl. Tā, līdās, es biju pierakstījis viņu, jo es biju gatavojies tam. Pieņemsim, jautājums ir tāds, kad tu esi apmaldījies, ja apjucis jau, kad tu ceļo, grūti teikt, kad tu apmaldies, tu vienkārši ceļo. Kad tu esi apjucis, ko tev iekšējā balss saka? Kas ir tas? Kā tu komunicē ar sevi? Es pareizi noformulēju. Ļoti labs, bet ļoti labs īstenībā šis ir arī. Zin, kā man liekas, lielākā daļā, kas ir pirmais, es ienāk, protams, panika. Bet panika lielākā šajā situācijā. Gan tā kā. Ja, no savas pieredzes, kas atkal militārā pieredze bija, ko man viens instruktors vienreiz pateica, man pat tetuvējums reprezentē tieši šito situāciju. Kad tu esi ar kompasu un karti apmaldījies starp 3 priedēm, tev procesors degs, tu panikosi vai kas, bet pareizā lieta, ko darīt, ir apsēdies, noliec visu malā, uzpīpē cigareti, paelpo, atslēdzies uz 5 minūtēm. Pēc 5 minūtēm paņem to problēmu, paskaties atkal, un tev būs atbildi tieši tev priekšā. Un tas ir tas, ko es personīgi ieteiktu cilvēkiem darīt, kā rīkoties ar stresu vai nesaprotamām situācijām, atej un atnāc atpakaļ. Un tas būs ātrāk nekā stresojot ar stundu apkārt, kā tu kulsies un neko nesapratīsi. Ļoti labs. Pilnīgi pareizi. Super. Labi, paldies, Pauls. Ideāli. Uzspridzinājums. Bet arī labi. Jā, man liekas, fantastisks pieredze tev ir. Iedusmojies, turpini darīt, ko dari. Varbūt ne tik traki, mierīgāk tagad. Un es domāju, uztaisīsim noteikti sēriju numur 2 ar tevi. Tā kā tiksimies. Es ar prieku, es smāku pļāpāt, laikam. Daudz ko stāstīs vēl. Es vēl tagad drīz kaut kur moši aizbraukšu. Mazajā trīpā man vajag atslodzīt no darba. Cerams, ka nekas slikts nenotiks, bet mums būs ko pastāstīt, kā vienmēr. Jebkurā gadījumā notiks, nenotiks, turam īkšķis un tiekamies tad ar jauniem stāstiem par tevi atkal. Paldies tev. Paldies tev. Čau. Tiekās. Čau.